Sveiki! Ozolu meža priekšnosacījumi, meža īpašnieka pieredze. Pirmais nosacījums ozolu mežam ir veca ozolu klātbūtne vai ozolu, kur ražo zīles, jo ozols izplata putni, pamatā sīļi, viņi tās zīles pārnes līdz 1,3 m, noslēpj, un tā var redzēt, kur ir ozoliņš, kādu gabalu no koka, kur ir viens ozoliņš, nākošais ozols, tur tālāk atkal ir palikuši ozoli, un tā tie ozoli te lēnām sējās. Un kāpēc ozoli mežā aug arī labi apsis, bet viņas tiek ļoti daudz apgrauztas no briežiem maļņiem, un tā rezultātā viss apsis ir gandrīz ar stumbru bojājumiem, un tad notiek tas, ka te jau kaut kāda trupa metās iekšā, un kaut kādā brīdī tie koki vienkārši nolūst. Otra problēma ar apsēm šajā mežā ir, ka pa upi caurceļojošie bebri reizēm ienāk arī mežā, tā viņi nograuž, te var redzēt tādu nelielu kailcirtu uztaisījuši, nograuzuši visu apsi, un vismaz pa laimi ir atstājuši to ozoliņu. Un te fonā vēl ir tādi tīri labi meža ozoli, kuriem ir ļoti laba nākotnes perspektīva kļūt par labas kvalitātes zaļbaļķiem. Tātad te ir rezultāts, kā kopjot jaunaudzi ir atstāti pašējušies ozoliņi, un tā var redzēt, ka te ir viens smuks ozols, ozolam ir galvenais atstāt, lai vainags ir brīvs, lai tas koks tiepjās taisni, aug taisns, bet gabali ir, kur jau ir smukāks. Nākošais ozols, kurš jau ir vienā izmērā apsēm, bet tāpatās viņām jāstāja tik daudz, lai šitā te apse nekonkurētu ar viņu, bet ozolam galotni ir gaismā, un tā ejot pa mežu, te ir nākošais ozols, kuram iespējams tā apse jau aug virsū, un tā apse kaut kad būs jānozāģē, un tā uz priekšu. Te ir kāds lielāks ozols, kāds mazāks, un pēc būtības jau tos ozols ļoti daudz nevajag, jo pieaugušā mežā pēc man aprēķina vajag kaut kādas starp 100 un 150 ozoliem, kas ir attālums starp 10 un 7 metriem starp koku, lai sanāktu pilnvērtīgs ozolu mežs. Šeit ir nedaudz savādāka situācija. Te samērā labi aug bērs un ir pašsējušies ozoliņi. Un te tā aprite būs tāda, ka tas bērs tiks audzēts pirmajā apritē un ozoli taps audzēti nākošajā apritē. Un te var redzēt, ka te ir ozols un bērs, un pagaidām abiem ir gaisma. Tālāk atkal ir nākošais ozols. Un tā te ir pa brīdim ir kāda ozola puduri. Te ozoli te ir samērā skraiši, un ozoliem arī ir veidot vainagi. Var redzēt, apakšā ir nozāģēti lielie sānzari, lai tam veidotos taisns stumbrs, kur te var redzēt, ka precīzi nozāģēti tie zariņi. Un tad tas ļoti labi aizaug, un pēc pāris gadiem to nevarēs redzēt. Tas ir zāģēts kāds gadus, divus apakaļ. Un tā te var redzēt tie ozoliņi, un te viņi aug dabiskā konkurencē ar pārējiem kokiem. Ar ozoliem neklājās viegli no meža zvēriem. Te var redzēt tāds ozoliņš, kur visi galiņi ir apgrausti. Un te laikam izskatās, ka kādam alnim briedim tas ir kā salātu bārs. Tad pējām kaut kur tālāk, tā atkal var redzēt, kur ir nākošais salātu koks. Un vēl viens salātu koks, viss ozols. Un turpat blakus ir kaut kāda bišķiņ lielāks ozols, kuram arī ir grauzumi. Kaut kādi veci jau aizauguši, laikam viņš vairāk nav bijis garšīgs. Un, ka paiet tās tālāk, te arī var redzēt, kā tas te ir arī tas sanzarā bojājums. Un būtībā, ozola skaits jau te pietiek. Tikai jārēķinās to, kad meža zvēri viņas grauži sēž, kamēr viņi ir jauni. Un bieži vien tie arī apgraustie ozoli ir pieļauj pat vienu vecumu ar tiem lielajiem ozoliem. Vienkārši tas, kad viņam nav cerības izaugt, kad paiet tālāk, var redzēt, ir atkal tas nav ozoliņš, ir atkal pilnīgi nograusts ozoliņš, un kaut kur tālāk jau ir ozoliņi. Atkal kā salāti, tur vēl viens ozoliņš, un tā viņi aug. Kaut kāda daļa no tiem ozoliem, ja ir pietiekoši daudz lielo ozolu apkārt un sēklas
zīles var sasēties, tad tie ozoliem ir cerības izaugt. Un, ja ar kaut kādu daļu nograuž, tāpat īpaši nelaime nav. Te dabiskā izlastē var redzēt, ka te ir viens ozols, tur ir kaut kāds nākošais ozols, kurš noteikti būs kā koks. Tur tālāk ir vēl 2 ozoli, un tā, te kādiem 7–10 metriem ir koks, tur ir koki, un te būtībā ir cerības izaugt ozolu mežam, jo šīdanī tādā bišķiņa skrejmežā nekas cits laikam neizaug, jo visi tie meža zvēri nograuž. Vismaz būs ozola mežs. Šis ir tāds viens ļoti saudabīgs ozols. Kādreiz viņš izskatās pēc galotnes bijis tāds izteikts meža ozols ar taisnu stumbru un maz sanzariem. Tad kaut kādā brīdī ir kāds gadus 20 apakaļ, ja tas mežs apkārt viss ir nocirsts, viņš ir bijis kelcirtē, viņš ir no adventīviem pumpuriem smuks sadzins sanzars un ir tāds riktīgi sakuplojis. Un tagad būs interesanti, kā viņš tur turpinās augt, jo kaut kad tie zari, kas apakšās ir ēnā, sāks kalst nost. Te visdīvainākais ozols, kādas es sastaps, viņš tā kā īsti nav spējis pārdzīvot apkārtējās vidas izmaiņas saistībā ar koku ciršanu, viņš vienkārši nokaltis, bet viņam apakšā šitien te ir palicis tāds kaut kāds mizas fragments ar 2 dzīviem zariem, un tad redzēs, kāda tam būs nākotne, cik ilgi viņš šitā spēs augt. Tātad neliels kopsavilkums par ozola meža priekšnosacījumiem ir jābūt sēklas kokiem, pieaugušiem ozoliem, kur ražo zīles, tālāk putni tās zīles iznēsā pa mežu, paslēpjas jau zināmās vietās, parasti tie ir sīļi, un tās zīles ceļo kādas parasti 200–300 metrus no ozola, un tālāk ir tie nosacījumi tādi, ka tur ir jābūt pietiekoši klajai vietai, vai tā ir kāda skrajcirte, izlases cirte vai kāda aizaugusi pļava, kur ir pietiekoši daudz gaismas, lai tas ozoliņš varētu izaugt. Un tad tālākais ir tā meža īpašnieku rokās, ik pa laikam tur bišķiņ apsakot, kopjot jaunaudus to ozoliņu, piesaudzēt, nozāģēt kokus, kas cieši konkurē vai nomāc to ozolu. Ir jārēķinās, ka, lai būtu pieaudzis ozola mežs, vajag apmēram kādus 100–150 kokus uz hektāru gala rezultātā, kas ir koku attālums kaut kur starp 7 un 10 metriem starp koku, kas pilnībā pietiek. Un tā, ja jums patika šis video, tad spiežiet like vai parakstieties uz kanālu. Tas bija Agns Grauduls, Mežs sirdī un makam. Atā, tiekās mežā!